Nu, ko mēs pēc ilga laika esam kopā ar Elīnu Saleju. Principā šī būs viena no mūsu pirmajām epizodēm, bet interesantā veidā mēs jau kādu laiku šo epizodi ierakstījām. Mums bija brīnišķīga saruna, abām divām sajūsma, prieks, bet dažādu iemeslu dēļ epizode tika pazaudēta. kā nu tā nesanāca, vienkārši bija jauns kompjuters, uzticējāmies, viss notikās. Bet dažreiz ir kaut kādas tehniskas kļūmes, un kompjuters vienu dienu vienkārši izslēdzās un pazaudēja arī visu manu atmiņu. un jā, bet nekas, mēs liekam jaunu bildi iekšā, un esam ļoti, ļoti priecīgi, ka Elīna ir piekritusi vēl vienam ierakstam, vēl vienai jaunai epizodei. Un viņa šobrīd ir Latvijā, Rīgā. Čau, Elīna! Paldies, ka tu piekriti! Jā, paldies, ka uzaicināji. Otro reizi. Otro reizi, jā. Tad te jābūt tai īstajai. Noteikti. Pirmā arī bija īstā, bet šitā būs vēl krūtāka. Tieši tā. Bet jā, pastāsti, ko tu šobrīd dari Latvijā? Nu, tādā ziņā es zinu, ka tu esi latvieta, bet iepriekšējo sarunu, ko mēs ierakstījām, mēs vispār bijām Dānijā. Šodien jau mēs esam Latvijā. Kā tad tā? Kas notiekās? Tieši tā, nu, es sev dēvēju par tādu ekspatu. Nevis tādu, bet es esmu ekspati, jo Latvijā es uzturos, nu, vidēji mēnesi, maksimums 2 mēnešus gadā. Jau 10 gadus es ceļoju pa pasauli. Sākumā vienkārši, jo man patika ceļot pa pasauli, bet šobrīd jau 7. sezonu es esmu precēta ar hokeistu, un tamdēļ mēs katru sezonu mainām valstis. Nu, un tad mēs bijām pagājušā sezonu Dānijā, un tad šo sezonu mēs būsim atkal Dānijā. Tā kā tagad mēs atpūšamies šos 2 mēnešus off-seasonā Rīgā. Ok, skaidrs. Un tad, cik es arī sapratu, jo es sekoju līdz Elīnas storijiem un Instagramam, es sapratu, ka jūs būsiet tā kā citā Dānijas daļā. Pirms tam jūs bijāt Kopenhāgenā, un tagad jūs kaut kur citur, laikam, kaut kādos bišķīt laukos, villageā, kaut kur. Jā, mēs iepriekš bijām tuvu Kopenhāgenai, tāpēc es arī izmantoju to izdevību, jo man ļoti patīk Kopenhāgenes vibes un viss tā estētika un vispār, nu, tā ir a place to be. Ir īpaši getavējam. Tātad, ja kāds vēl nav bijis Kopenhāgenā, es iedrošinu tev nobukot savus piekdienas biļetes un patusēt, paēst un paskatīties uz skaistiem Skandināviem. Jā, tad mēs dzīvojām tur, bet šobrīd mēs dzīvosim pašā, nu, ja mēs iztēlojamies Dāniju, tad tā būs pašā kreisajā pusītē pie Ziemeļjūras. Tur būs ļoti vējains, ļoti augsts. Šobrīd tur ir 45 metri sekundē. Jā, I'm not looking forward. Sagatavojies ar lieliem džemperīšiem un liktīgām vēja jakām. Jā, bet tā labā ziņa ir tā, ka mēs būsim tuvu Vācijai, jo, kā jau mēs nojaušam un iespējams zinām, Dānija ir superdārga valsts. Superdārga. Nu, tā kā nereāli dārga. Un tāpēc vismaz mēs varēsim netērēt tik daudz, bet braukt uz Vāciju un iepirkties. Tā kā, jā. Tā kā, tas makes sense, bet cenu ziņā, tā kā, kur ir tā kā tas dārgums vienkārši visur? Jo, zin kā, mums jau grūti šobrīd spriest, jo liekas, ka inflācija ir visur. Visur jau šobrīd paliek dārgāk. Bet kur tā kā ir tas, varbūt tas Dānijas skaistums un posts tādā ziņā, ka arī produkti ir dārgi, vietas, mājas dārgas. Man pēc Anglijas liekas, kas varbūt vēl dārgāks par Angliju, bet es pieņemu, ka Dānijā tur kaut kas ir. Izraēla. Viss dārgākā ir Izraēla. Tur vispār ir kosmos. Bet Dānijā, jā, ēšana komunālajā. Nē, komunālajā ap citu ir lētāka kā Rīgā. Nu, tagad mēs kā padzīvojam, jā. Man arī pieder dzīvoklis Rīgā, tā kā es ziemā maksāju krietni dārgāk nekā es maksāju Dānijā par 2 reizes lielāku dzīvokli, teiksim, pagājušajā. Jā, bet ēšana, kaut kādi tur pulciņi, mašīnas uzturēšana nenormāli dārga, tur ir ļoti liela taxes, un tāpēc visi brauc ar mazām mašīnītēm, ja tas ir krietni lētāk. Un, jā, overall life ir ļoti dārga, bet arī algas ir krietni augstākas. Nu, statistiski, nu tā, ja mēs aprēķinām to kaut kādu koeficientu, tad Dānija salīdzinoši ar Latviju vismaz pelna, nu, kad ir tas dārgums, bet, nu, ka ir tā nauda, ko tu saņem, ko tu redzi. Tā kā. Jā.
Nu jā, Kā, nē, tas makes sense. protams. Dānija vienmēr jau, man liekas, ir tā kā pastāvējusi bišķīt augstāk par citām valstīm. Tev varbūt arī kaut kādi interesanti novērojumi dzīvojot Dānijā. Tā kā varbūt viņi veicina to savu labklājību, jo, zin kā, bieži vien mēs ejam kaut kādos top 10 listos, un tur vienmēr teica, ka, nu, vispār jau Skandināvi vai, nu, pa lielam Dāņi ir laimīgākā zemes pasaules, un tur vispriecīgākie cilvēki dzīvo. Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka tie laikapstākļi tur arī nav tie varbūt saulainākie un karstākie, bet varbūt kas tev šķiet ir tas, kas veicina to viņu mīlestību un labklājību pret dzīvi. Nu, gan jau, ka tā primāri ir, protams, tā nauda, Mhm. bet apakšā tas ir viņu slow living, viņi patiesi bauda, un viņi ir tik ļoti mierīgi, viņi neskrien nekur, viņi ir pilnīgi citādāk kā mēs, ja, kā mēs, tā kā, nu, slāvi, ja. Viņi ir, tiešām viņi bauda, viņi uz bērniem vispār nekliedz, viņi iepērkās un tur stāv ar atstarpi viens no otra, nu, tā, kad Wow. uzvarējos Viss ir spēju. ļoti respektabli. Jā, nu, obviously viņiem nav bijuši nekādi tur kari un tā tālāk, ka viņiem tas jau, zin, tā ģenētiski, ka tu esi tāds apmierināts un to var just, nu, ka tu tiešām tu esi apmierināts ar visu. Nu, tā, Mhm. ka tu esi apmierināts ar savu darbu, ar savu soon to be pensiju, kā tev būs, un jā, ka tev mazbērni studē un strādā un mācās pirms tam labās universitātēs un skolās, nu, jo, protams, tur arī izglītība ir laba, medicīna. Uz papīra laba. Nu jā, ka tur ir tāds Sakārtotība bišķi. cozy. Jā, Mhm. ļoti cozy, un viņiem patīk tā hygge, tas Mhm. tā fiesta viņu. Nu tā, ka viņi patiesi bauda. Mhm. Tā kā, Jā, jā, tas nu, ir man tas. arī asociējas viņi ar tādiem mīlīgiem čilotājiem, un man arī ir mājās grāmatas ar, es nekad nevaru uzrunāt to Hjuga, es no sākuma teicu Hidži, un tad cilvēki, nē, tur ir bišķi savādāk jāizrunā, bet tieši tas, ka tur ir svecītes un zeķītes un kamīns un čatiņi pie vīna glāzes, tā kā tā ir tāda viņu mīlīgā kultūra, un Jā. tas ir baigi forši. Un simplicity. Viss tā kā IKEA. Nu tā, Aha, ļoti vienkārši, ļoti sterili, nu tā. aha. Minimālisms, estētika, viss balts, bēšīgs. Tā Aha. arī tur ir. Nu, reāli, tā Jā. arī tur ir. Kā Jā, un labāk. zini, īstenībā tu to ļoti labi arī atspoguļot savā Instagram lapā. Tev ir ļoti tā kā tu bezmazliet arī uz tādām krāsām, tev tur šobrīd viss balstās, un var redzēt, ka tu, nu, parādi no tās valsts, gan foršākās lietas, ko tu redzi, bet arī caur sevi, gan kā tu Jā. apģērbies, un ko tu redzi, ko tu jūti, tas baigi forši. Jā, man tas ir mainījies, jo, kā jau es teicu, ka man katru sezonu ir sava valsts un sava mentalitāte un sava vieta apkārt. Pieņemsim, pirms tam man bija pārsvarā kalni apkārt un zaļums un zilums un ūdeņi, nu, par to zilumu, ka ūdeņi, meži un viss, un tad bija tas feeds Instagramā bišķiņ citādāks. Un tā kā tagad jau otro sezonu pats kārtas ir tāds es tā kā intuitīvi un organiski, nu, jo man tiešām patīk, un es arī tādā vidē tā kā uzturos, un tā organiski pārgāju uz tādiem, uz bēšīgo estētiku, kā skandināvu simplicity. Jā, tu jau vispār esi tāds hameleons, jo par cik, nu, tev ir dzīvesveids tāds, ka jūs braukājat un ceļojat, bet arī atceroties mūsu pirmo sarunu, tu stāstīji, ka tev jau tas ir iekšā, principā jau no bērna kājas, un varbūt tu tā kā bieži vien esi jutusies, ka ģimenē varbūt tāda vienīgā, ka tev vajag kur iet un ņemties, bet tas tev vienkārši ir natūriski. Un varbūt arī tagad mēs varam pastāstīt mūsu klausītājiem, tā kā, nu, kaut kādus tavus tos pirmos soļus, kāpēc un kad izdomāji ceļot, un kas bija tā pirmā valsts, un kas tevi paķēra tajā visā? Nu, no sākuma jau viss bija tāds tipiskais celiņš. Es pabeidzu pirmo ģimnāziju, iestājos juristos, jo tā vecāki vēlējās. Pabeidzu LU, tiesību zinības. Tad aizgāju strādāt Latvijas dzelzceļā. Strādāju tur, un tad man kaut kā bišķiņ apnika tas tipiskais, tas celiņš. Es tā labi paņemšu vacation, aizbraukšu pie labākās draudzenes uz Džersiju. Aizlidoju pie viņas, pēc tam atgriezos uz Latviju, uzrakstīju atlūgumu no dzelzceļa un aizbraucu uz Džersiju dzīvot. Apakšā ir stāsts par to, ka es tur samīlējos, un tad es vienkārši uzrakstīju atlūgumu, jā, un aizlidoju uz Džersiju dzīvot. Pagaid, Džersija ir Anglijā? Jā. Džersijas sala.
Tad mēs tur nodzīvojām 2 gadus, paralēli mēs ceļojām. Viņš bija tāds travel addicts, un tad no tā man tā kā sākās manējais šis passion pret ceļošanu. Šobrīd man ir 79 valstis kabatā. Nesen atgriezos no Jordānijas, no savas 79. Jā. Jā, tas bija baigais sapnis, bet man ir tāda realizācija atnākusi, ka visam ir savs laiks, un ja tev ļoti, ļoti gribās, tad tas ir jādara. Jo manā gadījumā Jordānijas gribēju ļoti sen no saviem, nezinu, 20 gadiem. Viņi man stāv un stāv un stāv, un pat tad, kad es dzīvoju Izrēlā, es Izrēlā nodzīvoju 2 gadus, man bija visu laiku tā kā iespēja tikt uz to Jordāniju, bet vienmēr man kāds atrunāja, ka tur nav safe, ko tu tur viena pati solo brauksi un tā. Un tā es visu laiku kaut kā viņu tā postponoju, kad man bija kaut kāds cits prioritāts, lidoju kaut kur citur. Un tad tagad es beidzot atkal biju Izrēlā, un tad es aizbraucu uz to Jordāniju, un vairs nebija tas. Nu, ka vispār es tā kā tik ļoti pārgaidīju, ka man tas vispār nebija aktuāli, un man ļoti nepatika. Nopietni! Jā. Tik interesanti, tāpēc, ka mūsu mīļā klausītāja pirmajā epizodē, kura ir šobrīd izgaisusi kaut kur, mēs ar Elīnu runājām arī par Izrēlu, aizskarām, un tas bija tas, mēs to ierakstījām pāris mēnešus atpakaļ, un tu tieši teici, ka tu tik nevari sagaidīt, un ka tas ir tā kā dream valsts un sapņu valsts un tā un šitā, un tad liekas tik interesanti, ka tu aizbrauc, tu tā kā izbaudi, ej uz to visu, un tad tev ir tāds, tas laikam īsti tomēr nav priekš manīm. Jā, man bija baigi tādas foršas expectācijas, un es tā kā nesasniedzu to. Bet jā, es redzēju Petru, un tā kā ir viss tas ček, un tā es visu izdarīju, bet jā, tā kā tas varbūt bija tas, kas tā kā bišķīt atturēja, kas bija Jordānijā, ka bija tā kā, nav kaut kas īsti labi. Nu, es sākšu ar to, ka tā nebija, obviously, man pirmā tāda arābu valsts, un tā es jau zināju, uz ko es tā kā braucu, un es braucu viena. Tā kā, es zināju, ko es tā kā sagaidu, bet, tas bija pārāk traki, kā viņi izturās, kā viņi skatās, tur aiztiek kaut ko, vienkārši tur uzmācās, tur, nezinu, jā, es čiloju, es kaifoju, skatos uz Petru, domāju, kā viņi tur entos gadsimtus atpakaļ, kā viņi to visu tā kā keivu taisīja, tur ar rukām, kā viņi to greba vispār, tas ir unbelievable. Un es tā kā baudu, man visu laiku tur, ejam, es tev no augšu tur nofočēšu, tur ejam, tur es tev parādīšu. Kaut ko uzbāžās. Jā, kur es dzīvoju, ejam, es parādīšu savu teinīcu un tā tālāk. Savu kamieli. Jā, un tā, un pēc tam es tā kā uzrakstīju to pašu Instagramā, un man entie draugi un tuva draudzene arī uzrakstīja, ka viņu vispār aizmirsa autobusa gids Jordānijā. Tā, ka viņi vienkārši stāv pieturēt, līdz viņi savāks, un viņš vienkārši pabrauc garām. Un tā kā viņi vienkārši nakts vidū vienkārši paliek tur. Tā, kad viņi tādi pavirši. Tā kaut kā, ka vienkārši. Jo es paņēmu tūri, pirmoreiz dzīvoju, es neesmu tā kā tūra sieviete, es pārsvarā visu pati tā kā izmanedžēju, pati eju, pati daru vienu pati. Un tā, bet šeit es tādā, labi, nopirkšu tūri pirmoreiz dzīvē, un tas bija tāds veids, vienkārši tāds veids, tā kā es nevienam neiesaku tūri no Izraēlas uz to Jordāniju, tā kā vispār nē. Vai privāti, vai pati izdomā, vai privāti, vai ar taksi, bet ne ar autobusiem, ne ar tūri. Jā. Tas viss, redz, dzīvē, protams, jāizmēģina, bet jā, ir interesanti arī, ka tā nedaudz aplausieni, ka varbūt tas nav tas, ko mēs gaidījām. Noteikti. Es paņēmu tā kā labāko, ka es tur biju, ka man ir tas laiks. Es tur 3 dienas nodzīvoju, palika tajā vadījuma desertā, tuksnesī, izbaudīju to apaļo, to glampingu, kurā bija super augsts, tā, kas super augsts. Un, jā, visi tie kamieļi un tā, tur ir savs šārms, bet ne līdz galam, kaut kas tur. Otro reizi es nebraucu. Laikam nebrauks, jā. Jā, bet tu vispār esi tāda arī tā kā sava ceļa gājēja, tāda vienceļotāja, tev patīk pavadīt daudz laiku vienai. Man tas likās tik ļoti fascinējoši un interesanti, ka tev ir tāda personība un tev ir, labo mani droši, tev ir 2 bērni, 1 suns un vīrs, vai ne? Tieši tā. Ir pareizi, ir precīzi. Un it kā liekas, ka tev ir tik daudz, kas uz rokām un ko ņemties un darīties, bet tu tik un tā atradīsi laiku sev un
kaut kur aizbraukt, un pagājušais, kad mēs uzsākām ar tevi sarunu, tu tieši arī stāstīji, cik tev ļoti patīk Dānijā pastaigāties vienai pašai, tev ir svarīgi aiziet savu dzēju vai kaut kādus rakstiņus parakstīt, ar sevi būt kopā. Un vai tu esi tā kā arī panalizējusi to sevi, vai tu varbūt kāpēc ir tāds iemesls, un man tas liekas ļoti skaisti, ka tu to dari, bet es zinu, ka ir daudzi cilvēki, kur vienkārši nespēja būt vieni paši, viņiem visu laiku tā sabiedrība ir vajadzīga. Varbūt tā kā kāds ir tavs intakes tajā visā, ka tev patīk būt vienai ar sevīm? Nu, agrāk tas sākās vispār tīņu gados, ka es sevi uzskatīju par outcastu, tā kā es neiedarējos nekur. Un tad es skrēju no problēmām projām. Nu, tas nav tīņu vecumā. Un, bet tad es kaut kā pieņēmu, es ļoti daudz lasīju, es tur, ļoti agri sāku lasīt, man patika, es biju, riktīgs bookworms. Jā, un es kaut kā izanalizēju sevi, es arī paralēli gāju uz terapijām, kas man ļoti palīdzēja, ko es arī iesaku, ja pat cilvēks nevar pats tikt galā, tad noteikti vajag vērsties pie profesionāla. Un tā kā tiku galā ar savām bērnības traumām un tas viss, aizraujošs ceļojums. Un līdz tam brīdim, kad man bija tik kaifīgi vienai, man joprojām ir tik kaifīgi vienai, tā, ka es tik ļoti izbaudu to, neskatoties uz to, ka es vienkārši dzīvoju svešumā visu laiku, nav draugi, bet es tomēr socializējos, pieņemsim, ar hokeistu sievām un ar tiem pašiem latviešiem, kas tur dzīvo. Tā, ka ir tas, kaut kāds tur tas burbulis. Connections. Bet es patiesi izbaudu to, ka es varu, un ka arī vīram tas ir ok, ka es drīkstu, nevis, ka viņš saka, nē, visu laiku sēd mājās un tā. Ka bērni dara savu sieviešu lietu, strādā un skatās bērnus. Sieviete ir jābūt virtuvē. Jā, ka mums tā nav, ka viņš ir tik ļoti open-minded, un viņš arī ļauj man, tā kā es tiešām visu laiku sēžu ar tiem bērniem, burtiski es visu laiku esmu svešumā, bez radiem, bez draugiem, bez auklītēm. Brīžiem arī, nevis brīžiem, bet pārsvarā arī bez bērndārziem, jo, pieņemsim, mēs esam bijuši gan Ķīnā, gan Slovākijā. Un tur nerunā angliski, un es arī neatdošu kaut kādā ķīnu vai slovāku bērndārsā, jo tā nav mana mentalitāte, man mazliet bail, un es nejūtos droša atdot kaut kam, kas nerunā, kuru es nesaprotu, viņš man piezvana vai ne, un es nesaprotu, kas ir noticis, kas kaut kā. Ka tā. Un tāpēc viņš man ļauj vienreiz, divreiz gadā aizlidot savos solo tripos uz nedēļu, uz divām. Iepriekšējā gadā es biju Maldīvās nedēļu, viena pati. Super! Getaway, es paņēmu vienkārši honeymoon svītu. Viena pati tajā villā čilo. Cilvēki domā, varbūt šī tā kā laikam pašķīrās jau pa ceļam ar savējo uz Maldīvām braukt. Jā, bet tik kaifīgi. Es vienkārši paņēmu to Ollerbun galo, es tur uz tā ūdens sēžu, vienkārši apkārt man tikai tur Titaniku klausās, tur rektīgi, couples, visas tur viena pati. Life's good. Man ļoti patīk. Jā. Tas ir superīgi. Man arī tas šausmīgi iedvesmo. Man liekas, ka it kā tas tā varbūt skarbi izklausīsies, bet vienmēr bija šī tāda filozofija bijusi, ka kā piedzimsti viens, tur ir nomirsi viens. Lai gan tev kā ir tie vai ne cilvēki apkārt, un cerams arī būs, kad būs pēdējā stunda. Bet tas, kad tu esi ar sevi, tu jau esi tajā savā galvā, savā ķermenī, un tas ir tā foršā sajūta, ka tev ir jautri kopā ar sevi, un ka tev ir interesanti, tu tādā savā pasaulītē dzīvo. Man liekas, ka tas ir ļoti arī veselīgi, un it sevišķi sievietēm, man liekas, ka tas tu esi enough. Jā, tas ir jāpraktizē. Tiešām es to neprotu, tiešām. Es arī to, kad, pieņemsim, kad kāds draudzens tiešām neprot, jo pārsvarā tā ir, ka tu neprot, ka tu esi tik ļoti iekšā ģimenē vai biznesā vai ko, un tu raujies uz visām pusēm, bet tad vajag vienkārši apstāties, ielpot, izelpot, kā paskatīties, kur tu tomēr esi, vai to solīti uz atpakaļ, lai tu redzētu pēc tam visu to kopsakaru. Jo tā, ka tu esi vai ne viens pats, tu tiešām redzi daudz ko no malas. Tu tiešām arī varbūt ir kaut kādas varbūt problēmas vai lietas, ko tu neesi atrisinājis, bet tajā ikdienas rutīnā visu laiku kaut kur ejot ņemties, tu visu laiku to nobīdi kaut kur malā. Un man liekas, ka ir svarīgi, ka tu aizēji un tā kā ar sevi padzīvojies. Un ir forši aiziet kaut vai vienā pastaigā vai uz kafiju,
Bet man liekas, ka paņem vismaz kaut kādas pāris dienas, un tā kā tu aizbrauc ceļojumā, tas man liekas vispār tāds, nu, liels solis sievietē, sevišķi. Jā, atļauties to tā kā emocionāli, nu, zinot, ka būs viena pati, tur brauks vilcienā, lidmašīnā, visu laiku viena pati ēdīs, viena pati pie galdiņa. Jā. Tur ir jābūt savai drosmē, bet arī ir jābūt, nu, jāzina, kāpēc tu to gribi, tā kā, jo ne visiem tas ir vajadzīgs, ne visiem tas ir nepieciešams, tā kā, jā, bet tas ir ok, ja tu to dari un ja tev tas ir nepieciešams. Jā. Jautājums tev varbūt vairāk par tavu ģimeni un kā tu iepazinies ar savu vīru? Kāds bija tas stāsts? Jo jūs esat diezgan ilgi kopā, un abi esat lieli ceļotāji, viņš varbūt vairāk ar darba saistīts. Kas bija tas, kas jūs salika kopā un kur bija tā līmīte? Tas bija pareizais laiks un pareizā vieta. Es braucu tajā laikā pie savu brāļa uz dzimšanas dienas, dzīvoju Izrēlā, un es sēdēju lidostā. Bija tur krietni ātrāk, kāds 4 stundas ātrāk, jo Ben-Guriona lidostā ir jābūt super ātrāk, jo tur ir tādas ļoti stingras kontrolas, tā kā, nu, tu uzdod tur jautājumus un visu kaut ko, tā kā es biju krietni ātrāk. Jā. Un tad es sēdēju, domāju, tur paskatīties, kas man tur Facebookā, Instagramā, visu tur padzēs, numurus liekos, nevajadzīgos un tā tālāk. Un tā es iegāju spamā Facebookā un ieraudzīju tur pēdējo vēstuli no latvieša. Un es vienkārši viņam atbildēju. Nu, tur iet lieliski, tur brauc uz Rīgu uz 24 stundām. Nu tā, ka neko, tā pēsi un tā. Un viņš saka, man šodien dzimšanas diena, tā kā tā vai satiekamies. Es saku, man šodien brālim dzimšanas diena, bet jā, varam pēc brāļa tā kā dzimšanas dienas satikties. Un tā mēs satikāmies, es viņam uzdāvināju Rafaelo kasti, pačilojām. Izrādās, mēs esam kaimiņi, viņš vienkārši blakus mājā dzīvo, un tad, kad es uzticos Latvijā dzīvoklī, tad viņš vienkārši blakus dzīvoklī bez mazliet dzīvo. Tādās. Un tā mēs nākamajā dienā satikāmies. Es neaizlidoju uz Izraēlu atpakaļ, atkal aiznākamajā dienā satikāmies, un tā mēs tiekamies joprojām. Wow! Un tādas sakritības vēl, ka viens otram blakus kaimiņos dzīvo, dzimšanas dienas brālim un viņam sanāk tie pašā laikā. Jā. Wow. Man arī ar viņa mammu ir vienā dienā dzimšanas diena. No tā. No jums tur ir visādi kosmiskie kuģi sagājuši kopā. Pareizajā laikā, jā. Tīri tāds, varbūt, man liekas, ka tu arī esi sievišķīga sieviete. Man ļoti atkārtošos, var pateikt, kā tu posto, ko tu raksti Instagramā, kā tas viss izskatās. Tīri tāds sievišķīgs jautājums, varbūt, kas ir tās īpašības, ko tu ļoti novērtē vīrietī un kam ir jābūt? Līdz šim es nezināju, bet pieņemsim, es eju tā kā baigā flowā ar visu, gan darbā, gan attiecībās, gan ar bērniem. Nu tā, es nespiežu neko, es brīžiem komandēju, bet tomēr es tā paļaujos uz kaut kādu to flow un tā. Un tad dzīvojot, teiksim, ar manu vīru kopā, es tā kā skatos caur viņa prizmu, kas man tā kā, wow, nu tas amazing, ka esmu tevi atradusi, jo tiešām esi zelts. Un tad viņa veidolā tas ir labsirdīgums, izpalīdzīgums, nu, draudzīgums, tā kā vienā veidolā. Un ka viņš ir super čakls, nu tā, ka viņš ir nevis darbaholiķis, kas arī ir, tā kā, bet tas darbaholisms ir vairāk uz tādu negatīvo pusi, ka viņš tā kā nevēl, teiksim, laiku ģimenē tā tālāk. Bet viņš ir tik ļoti cītīgs. Viņš pirmais atnāk uz halli, pēdējais aiziet no halles. Pēc tam viņš pirmais skrien mājās. Viņam, teiksim, viņš atbrauc ar autobusu no citas pilsētas 4 no rīta. Viņš celsies 8. Viņš man uztaisīs kafiju. Viņš nomazgās bērnus. Viņš pabaros bērnus. Viņš ļaus man tās 2 stundas pabūt vienā, jo es iepriekšējo dienu visu laiku biju ar bērniem. Man jau līdz šajienei. Tā, ka viņš ļoti, ļoti ir labs tēvs. Nu tā, ka vienkārši pofīgi, ka viņš ir labs vīrs, jā, vīrs ir šeit un rītdien viņš nav, bet par to, ka viņš ir tik izcils tēvs, nu tas ir wow. Tā kā, jā, es apskaužu savus meitenes par to, ka viņām
izcils tēvs, tiešām. Viņas Wow. iet uz randiņiem, viņš tur viņām matus taisa, bizītes taisa, saģērb izcili skaisti. Nu tā, ka tik cute, man liekas, Jā. ir tā, Sirds amazing. vienkārši meltingo. Jā. Tas ir superīgi, jā. Tās ir, man liekas, tiešām, nu, protams, katram cilvēkam ir savas, man vienkārši ļoti interesē, varbūt, kas ir tas, varbūt pēc kā tu vadies, bet tā jau arī ir, ka daudz ko mēs saprotam ar pieredzi, un daudz ko mēs redzam arī tad, kad mums tas ir, mēs sākam to novērtēt. Jā, noteikti, jā. Un arī tās intereses mainās, vai ne, kas mums Protams. tīņu gados patika, un tā, tad tagad mums tas liekas, oh my God, savu sekli, un Jā. tā, kā tas mainās, un tas ir ok. Jā, tieši tā. Tad es gribēju arī papļurināt par vēl vienu interesantu tematu. Tev ir pilnīgi tāda pati grāmata, kāda ir man. Viņa saucas Manifestācija. Tāda tumša zila grāmata. Man bija tāds, interesanti, tā tad tev arī interesē manifestācija, kā pievilkt labo un vairot labo. Un gribēju, jā, tev pajautāt, vai tu tā kā tam, cik jau tici, bet vai tas vienmēr ir bijis tev līdzās, vai tu tici tam, ka tu vari manifestēt labas lietas savā dzīvē, varbūt tev ir kāds piemērs, ka tu varbūt, tagad 30 dienas no vietas es domāšu šīs labās domas un pievilkšu kaut kādu, varbūt, nezinu, plānu vai projektu savā dzīvē, un vai tas ir izdevies. Nu, tā kā varbūt ir tas noteikti tā ir, es zinu, es ticu, es praktizēju, un jā, esmu ļoti pateicīga, kad tas jau entos gadus notiek ar maniem, viss labais un tā. Es vispār, tagad ir trendīgi teikt tas lucky girl syndrome, jau, vai ne? Pirms tam nebija, bet, nu jā, es vienmēr tā kā sevi tā kā pozicionēju iekšēji, ka esmu ļoti veiksmīga un talantīga un viss tas labākais ir manī, un par manifestāciju, jā, man patīk spēlēties, es tā kā challengeoju sevi, un jā, es lūdzu un tur daru paralēli, lai man tas viss kaut kas atnāk, to, ko es vēlos to brīdi. Tā kā jā, tam es ticu un praktizēju, un pirmās grāmatas bija visi tie secret izlaidumi no visiem, un nu jā, Tony Robbins un Šarma un nu, viss tipiskais. Visi pārējie budas. jā, viss tipiskais. Bet paralēli tam arī, nu, ir tāda Siddharta grāmata, Hermans Hesse Siddharta. Tur arī ir nu, tādas dziļākas lietas, kā var izdarīt. Tā kā jā, es ticu, un man tas ļoti patīk. Tā ir gandrīz, es negribētu, nu, kā gribās teikt, tā gandrīz tā kā reliģija, bet tā nav reliģija tajā pašā laikā. Tā ir tāda tiešām labas enerģijas kultivēšana. Un ir interesanti, jā, ka dažreiz tu pat arī tā kā tīri tā paspēlējoties ar kaut kādu likteni, tu varbūt padomā šīs labās domas un varbūt manifestēt kaut kādu jaunu iespēju. Un ļoti šajās grāmatās daudz kas rakstīts par to, kā ir jāatlaiž viss vecais, negatīvais. Un, piemēram, manā gadījumā ir bijis tā, ka man liekas, ka pagājušajā gadā, nu, es tā gribētu tam ticēt, jo arī tas tā kā vairāk aizrāvos varbūt ar pozitīvismu un tādu manifestāciju. Man izdevās manifestēt jaunu darbu. Ja, man bija tāds, kas tā kā aizgāja no vecā darba, man bija palikuši 2 mēneši. Man bija tāds, tagad šajos 2 mēnešos mēs manifestēsim tev jaunu darbu. Un es manifestēju vēl 2. Un man bija 2 darbi, un viņi ir lieliskām iespējām, ļoti interesanti. Un tad man bija tāds, vai tas tiešām tā notika? Varbūt, ka tās ir labas sakritības. Bet tāpat laikā loģiski, ka mēs cilvēki vienmēr tā kā jautāsim, pārjautāsim, vai šie lielie spēki tiešām tā eksistē, bet kaut kas tur notika. Kaut kā tā vasara man tā ļoti pozitīva bija. Jā, varbūt tev arī kaut kas līdzīgs, ka varbūt kaut ko esi ieraudzījusi tur kleitu ceļojumu, vienalga kaut kas tāds, kas tev liekas, jā, to esmu manifestējis. Zini, Secretā ir konkrēts uzdevums. Tev ir čeks, un tu čekā raksti naudu. Tā kā tas ir pirmais, ar ko es vispār sāku, jo, nu, obviously, mums visiem patīk nauda, vai ne? Mēs viņu visi mīlam, un mums viņu vajag daudz, un te un tagad, un tā tālāk. Tāpēc es vienkārši sāku tā kā to manifestāciju ar The Secret tiem čekiem, un man bija tikai gadi 23, 24, nu tikai, nu salīdzinoši, es biju jauna. Un tā, un
teiksim, man bija -3 redze, tā kā, slikta redze. Mhm. Un es saku, vot, man vajag uz to lāzera operāciju. Viņi toreiz maksāja tur 2000 ar kaut ko super dārgu. Es saku, man vajag to naudu. Un jā, un nedēļas laikā es samanifestēju. Tā kā vienkārši nedēļas laikā viņi man tā kā ienāca kontā. Man, tā kā nav svarīgi, kā un caur ko un kāpēc. Jā, bet ka tas notika. Jā. Un tev arī ienāca tieši tāda summa, vai viņa tā kā bija Jā. aptuveni? Es rakstīju 2200 eiro, un man vienkārši atnāca 2200 eiro. Wow! Un pēc tam, no šitā te, kad es sapratu, ka, pofīgi, vai tas ir pa īstam, vai vienkārši sakritība, vai kā, bet man vajag vēl. Jā, Un tad aizgāju pēc tam, tās reāls challenge, bet tad es sāku palīdzēt citiem. Es visu laiku 10% no visa tā, kas man nāk, es atdodu vienmēr citiem. Vai, teiksim, brālim, primāri, tur savai ģimenei, ja. Pēc tam tur draudzenēm un tā, arī ziedojumi, bet jā, no tiem laikiem, no tiem 22 gadiem, teiksim, man ir tā kā norma pilnīgi, tā kā visu savējos trītus, kaut kādas algas, tā tālāk, 10% atdot kaut kam. Tā kā tas arī ir tāds, jā. Un tad man iet pēc tam vēl vairāk, es tā kā jūtu, ka tas abundance un viss vienkārši man līst lietas. Tā. Patīk. Wow, jā, bet redz, ka tas tomēr kaut kas tur ir. Kaut kas tur interesants ir. Kaut kas, jā, sakritība vai nē, vai jā, domspēks, bet fakts ir fakts, ka tā notiek. Tāpat arī es braukāju pa centru, ja, un vienmēr man ir parkošanās vieta. Es vienmēr saku, lūdzu, lai šeit, te un tagad tur pie office, lai man būtu parkošanās vieta. Man vienmēr ir parkošanās vieta. Lūdzu, lai šeit Alfā man pie Rimčika būtu parkošanās vieta. Vienmēr ir parkošanās vieta. Es vienkārši ticu, tā kā tas iespējams man, kaut kā, nezinu, tur, kaki vai kaut kā. Jā. Pozitīvi, tā kā, ka es esmu tās brīvās vietas vērta. Jā. Bet zini, cik interesanti, es dzirdēju arī to pašu, sakot, slavenais bokseris, tas te fighteris Conors McGregors. Ja? Un viņš teica arī tur vienā intervijā, ka viņa veids manifestācija arī bija vienmēr tāds, ka vienalga, kur es braucu, man ir parkošanās vieta. Es vienmēr redzu parkošanās vietu, un vienmēr tieši man vislabākā, es esmu pelnījis to, un vārds vārdā bez mazliet. Un liekas arī, ka tā tas notiek. Ja, ka kaut kā tu sevi noprogrammē, ka tu tici, tu zini, un tu esi atbrīvots, un es nezinu, vai pēkšņi tu saskati to parkošanās vietu, vai kas, vai kā, bet kaut kā viss notiek. Tieši tā. Jā. Ar super. sīkumiņiem, un tad jau aiziet uz lielākām lietiņām, bet jā, tas noteikti. Tavā kontā ir 79 valstis. Kas varbūt ir tā 80? Kas ir nākamā valsts, ko tu gribi redzēt? Jā, es labprāt, ja man sanāks sasēvot, tik cik vajag sasēvot, tad es labprāt paņemtu labo pusi, kas ir Japāna, South Korea, Taivāna, vēl kaut kādu jauno valsti, jo tā labā puse zemeslodē nav tik ļoti man tā kā apceļota, tā kā tā vēl palikus, jā. Ja nē, tad bišķiņ lētāks ceļojums būtu Omāna, kuras arī neesmu bijusi. Bet jā, tas arī būtu tā kā solo, tas būtu nākamgad, tā kā sanāk, ka katru gadu pēc tās sezonas tas būtu mans strīds. Jā. Ko es darīšu nākamgad maijā, jā. Laiks rādīs. Jā, un tev to valstu, tā kā tu jau pati sakām, liekas, smejies, ka tev tās valsts tik daudz, es nezinu, vai tu vispār jūti to, ka tu esi tik daudz varbūt redzējusi. Pieņemam, ka varbūt lielākā daļa ir apceļot tieši Eiropā, vai ne? Jā, protams. Jā. Varbūt no tiem taviem ceļojumiem bišķīt pastāsti, varbūt kas ir tā kā kaut kas spilgtākais, interesantākais, kura valsts ir visvairāk aizrāvusi vai atvērusi acis vai pārsteigumu kaut kādu izraisījusi? Vispār mana vismīļākā valsts, kurā es arī labprāt dzīvotu, ir Izraēla. Bet iekams es tā kā tur esmu, un es ceru, ka es tā kā būšu tur un kādreiz tur dzīvošu reāli. Atkal. Bet jā, mans mērķis ir 100 valstis. Tā kā dzīves laikā tā kā vēl 30 ir palikušas, 21 vēl ir palikusi. Jā, cerams, ka es to sasniegšu, bet vispār tā kā life changing un tāds ļoti challenging un vispār tur bija
ups and downs, viss kaut kas tāds ceļojums. Man bija 2 mēnešu, gandrīz vai 3 mēnešu ceļojums pa Southeast Asia. Es braucu uz Ķīnu, tad bija Taizeme, Vietnama, Kambodža, lejā Malaizija, Singapūra un Bālī. Tā kā tāda aplīt izgāja. Un, jā, viena pati ar vienu backpacku, ar tur minimālu naudas summu, jā, teiksim, 2000 eiro. Un man bija tā kā konkrēts, pieņemsim, viesnīca, kas maksā pa 500 eiro dienā, kuras tā kā, ja jau es esmu Singapūrā, man ir jāpaliek tajā Marina Bay Sands ar to Infinity Pool. Tā kā man tas ir jāizdara. Vienalga, ka tas maksā 500 eiro bez brokastīm, bet man tas ir jāizdara. Un es arī to izdarīju. Bet kas tur notika? Manā 7. dienā, kad es vispār neko vēl nebiju iztērējis, nebiju paspējusi iztērēt, man visu apzaga Vietnamā, Ho Chi Minh City. Es vienkārši gāju pa ielu, vienkārši pa ietvi, un man no aizmugurs piebraucis klāt mocis un norāva nost manu tā kā somiņu, tā kā man bija šī tāda laicīša somiņa, un viņš vienkārši norāva nost to lenci. Bišķi man tā kā pastūma pa to ietvi, un tā kā viņi norāvās nost, viņi bija ādas karti, vienkārši norāvās nost, tur bija iekšā GoPro telefons, viss cash, protams, viss tur Svetbanka, tur, visu viņš man nosaka. Viņa bija ļoti labs payday, obviously viņam, laikam viņam vajadzēja vairāk. Vajadzēja. Jā, un tad es tajos plus 40 grādos noraudājos, es eju uz hosteli, jo, protams, es biju palikusi hostelī, jo tas ir pats lētākais veids. Un man tur saka, man jāmaksā $40 par to, lai man atslēgtu seifu, jo man tur bija palicis dators, pase un soma. Tā kā ļoti labi, ka man tur bija tā pase palikusi vismaz. Un es izēju ārā, es apsēžos, es raudu, piebrauc taksis, un man blakus pie tā hosteļa ir saldējuma veikals, apparently labākais gelato visā Vietnamā. Un piebrauc tas taksis, un viņi tā kā dodās uz to gelaro, bet tad viņi pienāk pie manis, un, kas notiek? Cilvēki no Skotijas, 2 sievietes, 1 vīrietis no Skotijas. Un tad saka, viss kārtībā, mēs visu nokārtosim, viņi iet iekšā, samaksā to depozītu, visu izņem ārā, saka, davai braucam ar mums, mēs paņemam saldējumus, viss labi, mēs iesēžamies taksī, es aizbraucu pie viņiem, viņi paliek vienkārši viss krutākajā Vietnams viesnīcā, paņem man numuru, kamēr, es tur saprotu vispār, ko man darīt, vai lidot atpakaļ Rīgu, vai, tā kā vispār, kas notiek. Labi, es nomazgājos, atpūšos, izdomāju, kas vispār notiek. Un, ieju Skype'ā, tā kā uzrakstu mammai, ka man aplaupīja un tā, man nekā nav, ne telefona, man nevar sakomunicēt. Un tad mēs izdomājām tā, ka es turpinu visu, bet, ka vienkārši es uzrakstu postu kā Facebookā, uz ko pēc tam tik daudz tā kā pateica, ka, wow, mēs tev palīdzēsim. Un vienkārši cilvēki man sūtīja naudu, vienkārši tāpat tā kā, dāvināja naudu. Un paralēli tie 3 skotieši, viņi pastāstīja savai grupai. Viņiem tā bija pēdējā diena Vietnamā, viņi bija taisījuši tā kā tripu no Austrālijas, tādu milzīgu apliku pa Southeast Asia. Un viņiem tā bija pēdējā diena. Un viņi tā kā pateica visā savai grupai, ka, lūk, tur Elīnai noticis tas un tas un tas. Un es sēdēju tajā lobbyjā, skaipoju ar mammu, un viņi vienkārši gāja lejā un tādi, mēs tik slikti jūtamies, ka tev tas ir noticis, tur reku man pēdējie dolāri, iedod man $500. Tur nākamais, reku man tur pēdējie dolāri, iedod man tur $70. Gala rezultātā man vienkārši bija kaut kāda vēl 2,5 tūkstoši, tā ka vienkārši viņi man saziedoja, tā kā iedod pilnīgi nepazīstam, vienkārši random cilvēki. Un tā, vēl neskatoties to, ka arī, tā kā manējie tur draugi un paziņas sasūtīja man caur Western Unionu, kas ir, baigi glabāšu tēlī, kaut kas notiek, un tev nav kartes, kur sūtīt to naudu, ka vismaz tā kā caur Western Unionu. Tas ir tā kā kaut kāds links, ka vienkārši kaut kā tev pārskaita naudas kurieni? Āzijā ir tā, ka viņi ir arī visos veikalos, vai pastos, vai bankās, ka tu reāli aizēj visur, kur pieņem vai nodot Western Union tā kā to maksājumu, un tu vienkārši ar pasi aizēj, un vienkārši izņem naudu. Viss. Vienkārši bankā tu pasaki, ka bez gaida. Wow, super. Jā. Jo tas cilvēks, no visām valstīm var tā kā tev ieskaitīt tur kaut kur gaisā, un tu tā kā reāli tā kā paņem to naudu pēc tam, tā kā tas man izglāba.
Un, jā, tas bija tāds visforšākais ceļojums ar tādu negatīvo sāpju. Vistrakākais, bet foršākais, jā. Tas tiešām bija tāds, nu, kad, wow, nu nekas tāds, pieņemsim, dzīvojot Rīgā, ar tevīm nenotiktu, vai ne? Nu, tev būtu uzreiz visi draugi, visi radi, un viss, tu tā kā, nu, nepaliktu viens. To tu vienkārši viena pati, es vēl tad biju blonda, skaista, tieviņa un tā. Un Tevi pašu varēja oh, nozagt. jā, Easy, easy. jā, Ārprāts. Un pēc tam noraudāt. tu to ceļojumu tā kā turpināji pati. Jā, es saku, tā bija tikai otrā valsts. Es biju Taizemē nedēļu, un tad es biju tā kā pirmo dienu Vietnamā, un uzreiz šitās te notiek. Jā, tā kā tas bija tāds interesants. Un, zin kā, un tas bija 29. februārī kaut kādā tur gadā, ka reizi 4 gados, Jā, kaut jā, kā jā. notiek, un vienkārši tas bija tad, un tas bija, jā, nu tā. Nevisai patīkami, jā. Jā, tā Bet zīmīgi. Jā. zīmīgi, jā, bet tāpat laikā, man liekas, nu, ka kaut kādas arī tomēr bišķi tas dieva dāvanas nāca, ka tomēr tie cilvēki ar tieši, bet O, jā. tevi atrada, redzēja, palīdzēja, viss salikās. Jā, kāda iespēja, jā. Tā ir, Tā. kā tu saki, bija šī lucky girls sindroms, bet varbūt tev ir kaut kāds arī tomēr tās veiksmīgā cilvēka, tāds krekliņš kaut kur iekšā. Jā, jo parasti, nu, tiešām tās laupīšanas un zakšanas, viņas jau ir brutāls. Viņiem pilnīgi vienalga, ja tu neatdod to somu, nu, tad viņi tev sadur. Nu, tā kā Jā, tur kaut ko var brutāli. nodarīt, Pilnīgi jā. vienalga. Jā, tā kā vismaz fiziski viss bija ok. Bet arī tas stāsts, man bija apdrošināšana, par ko es, protams, nekā pēku nesaņēmu, bet es gāju uz policiju tīri uzrakstīt, nu, to aktu par to, ka, nu, tā kā, ka man laupīja. Un, tas pats arī, tas policijas, tas iecerts vienkārši, nu, tā kā no filmām. Vienkārši tur tās gleznas ar viņu, tiem royal kaut ko, tad Jā. murti skrien, tad tur vienkārši smirt pēc urīna. Šurām, Jā, nu, kad tiešām. narkomāni. Jā, tā kā no filmām. Es vienkārši, nu, jā, es uzrakstīju to aktu, visu viņš apstiprināja un es laimīgi vienkārši skrēju projām. Nu, tā, kad Jā. tā bija baigā pieredze. Bet arī, vai tad, nu, Jā. it kā, protams, ka tu to izdari, jā, tas varbūt ir tāda tā kā oficiālā lietā, nu, ka tu pierādi to, ka kaut kas tāds ir noticis, bet, nu, tā jau, gan jau tas ir neiespējami vispār tos cilvēkus atrast un atrast tās mantas. Nē. Iespējams, tā ir vienkārši banda, un viņi tā kā zina. Jo gan jau viņi redzēja, ka es tā kā eju tur ar iPhone, tur visu filmē, GoPro, tu tur nopērku tur kaut ko smūtiju un ko. Nu, ka viņi jau pamana, un tad Pamana, jā. Rāda, tur, zin, tur piezvana. Vismaz vai viena pati meitene. Wow. Jā, easy target. Jā. Bet droši tu ļoti esi. Es biju. Šobrīd vairāk tā nevarētu noteikt. Bet tad, jā, man kaut kā tas tā pašplūsmā un tā ļoti organiski gāja. Man patika adrenalīna deva un tā. Man šķiet, ka tu arī minēji, ka tu savu laiku arī strādāji par stjorti, vai ne? Jā. Tas bija tas, kas tevi pamudināja vairāk redzēt, vairāk just un dzirdēt. Ko tu varbūt vari no tās pieredzes pastāstīt, vai tu iesaki cilvēkiem strādāt par flight attendants? Noteikti, jauniem cilvēkiem noteikti tie, kas vēlās tā kā tīri visu savu algu atdot ceļošanai, ļoti forši, jo tev ir tās lētās biļetes, kur tu maksā tikai taxes, katrai valstī sava, bet, nu, ļoti labi, tad tev visādi hotel dīli, tad, protams, arī tas, ka tev baro tur, nu, tā kā ir Baltikā, ka tev vismaz vai tu paēd darbā, un tad tu aizēj uz randiņu, un viss, un tev tā kā ne par ko nav jāmaksā. Tā kā, nu tā. Dzīve izdevusies. Jā, un tad visu to naudu var noguldīt tīri tā kā ceļošanā, un ja vēl tu ar kaut ko tur īrē kopā vai pie vecākiem dzīvot, tad vispār. Jā, un tas ir tas, jā, kas, nu, baigi, es pieņemsim, es likti jūtos, jā, un man ir vienkārši divas brīvdienas, es tā, labi, viss, es braucu uz Riksu, es ņēmu pirmo iespējamo biļeti, nezinu, tur Oslo, Kopenhāgen vienalga, un vienkārši malcu uz turienu, un vienu nakti paliek, un pēc tam vakarā atpakaļ nākamajā dienā. Tā kā, jā, tas bija tas, kas man tā kā ļoti patika. Es tiešām jūtos brīva, un tā, nu, ka es varu to tā darīt, tā easy. Un, jā. Pasaule ir tava atvērtā mape, vienkārši brauc, kur gribi, kad gribi. Jā, un tā es sakrāju. Visas tās valstis. Super. Tā kā, jā. Jā, es vienkārši gribēju teikt, ka, nu, tev zinot to, ka
tik daudz to valstu pieredzi ir bijis, un pašai tev arī patīk tik ļoti ceļot. Kas varbūt ir tas, kas tev tieši varbūt pietrūks no Latvijas, kad tu esi citās valstīs? Kas varbūt ir tas, kas tā kā gribētos to un šito? Tipiskais. Es vēl kaut kad aizvakar uzrakstīju postu, un tiešām tipiskais. Tā ir medicīna. Nekur nav tik laba, tik lēta salīdzinoši, ka tu vari te un tagad tikt pa naudu, bet te un tagad ārsti ir burvīgi. Saloni, ja, ka tik kvalitatīvi saloni nav nekur un tik lēti salīdzinoši. Yeah. Ēdiens nekur nav tik garšīgi, tik labi un tik kvalitatīvi kā Latvijā. Jā, tā kā tās ir tās 3 galvenās lietas, nu, ka tiešām medicīna, ko daudzi šeit dzīvojošie, viņi nemaz neaptver, ka citur pasaulē ir tik ļoti slikti, nu tā, un tik ļoti dārgi, un ka ibuprofens ir, nu, tā kā norma, tev ir salauzta kāja, tev iedot ibuprofenu, tev ar savu galvu, tev iedot ibuprofenu, vienkārši pret visu tev ir ibuprofens, no viss. Kā tikt aizmirsties par savām sāpēm. Jā, Latvijā vismaz tev ir, nu, tu samaksā, bet, ak, Dievs ar tevīm laipni runā un viss izdara un, nu, tiešām pārbauda, nu, wow, tas ir tiešām, ka jānovērtē vietējiem to, ka, nu, ka ir tāda iespēja. Jā, tas ir ļoti interesanti. Nu, jā, dzīvojot Anglijā, protams, bieži vien tā, ka bija Covid, daudzi teica, vai cik labi, ka, piemēram, mums šeit ir... Es nezinu, kā tas sauksies, bet, nu, ka tu par brīvu vari iet pie ārsta, un tā kā tas NHS un tā, bet tad atkal ir tas, ka labi ir forši, ka tu vari aiziet pie tā ārsta par brīvu, bet tā kvalitāte jau nav nekāda labāka. Tev tik un tā, tur zini, kaut ko viņi tajā googlītē apskatās, tā varētu būt tas, un tad tu bezē eju pats sevi ārstē. Un tad tiešām tā ir, es arī esmu piefiksējis, dzīvojot citās valstīs, lidojot uz Latvijas, vienmēr check-ins, visi ārsti jāaiziet, un tad ir tā, saka, Dievs, cik tur labi, cik tur skaisti, cik ir ērti, nav tik dārgi, un tāda, zini, labas sajūtas. Zobārsti, jā, visi brauc no ārzemēm taisīt zobus. Reāli, jā. Jā, tas ir jānovērtē, noteikti. Un tā, ka tu esi Latvijā, kas varbūt ir, vai arī tikpat labi tu vari būt ārpus Latvijas, bet varbūt ir kaut kādas lietas, kas tev liek justies ļoti patriotiskai par Latviju, kas ir tā kā tas, kas tev aizkustina sirsniņu, kā latvietei. Nu, zini kā, ja godīgi, es sevi, nu, es uzskatu, ka esmu tā kā pasaules pilsone. Man ir kaut kāds zināms lepnums, bet tāpat brīdī tikpat labi varētu neatgriezties Latvijā. Nu tā, ka es tiešām ļoti esmu open, ja man ir labi citur, tad es palieku citur. Es tā kā, nu, neraušos atpakaļ uz Rīgu un tā tālāk. Ja iespējams kaut kad nākotnē es gribēšu tā kā šeit būt un tā, tad jā, tad es noteikti atgriezīšos, bet es neredzu sevi tā kā šeit ilgtermiņā. Es neredzu savus bērnus, es tā kā labprāt gribētu, lai viņas studē un strādā un dzīvo citur. Tā kā. Wow! Jā, un tev nav arī tā kā varbūt tās bailes, ka viņas varētu pazaudēt latviešu valodu vai latviešu saknes? Es domāju, ka nē. Nu, vispār mēs ar vīru, mēs esam internacionāli ģimene. Mans vīrs ir tā kā pusgruzīnis, tāpēc, jā, tāpēc mums ir tāds vairākas valodas ģimenē. Plus vēl, pieņemsim, dzīvojot, mans vīrs iemācās visas valodas, nu, izņemot Ķīnas valodu, bet jā, viņš brīvi pārvalda čehu, slovāku. Tad tagad mēs būsim 2. sezonu Dānijā, tad no savējos 120 vārdus es zinu. Wow, jā. Tā viegli baigi, un tagad vēl 2. sezonu mēs būsim, nu es vēl iemācīšos savējos. Nu tā, kad mums tā ir norma, ka mēs, ja kaut kur dzīvojamies, tad mēs pamācamies vismaz, nu tā kā sarunu valodā, lai es tā kā ar citām māmiņām tur laukumiņā var parunāties vai produktu veikalā nopirkt visu, ko man vajag, nu tāds basics. Bet jā, tas, protams, attīsta to smadzeņu šūnu. Noteikti, jā. Un es domāju, ka jā, tad jau jūsu ģimene arī mazās arī runās vairākās valodās, un tā, tas ir milzīgs skills. Jā, man tas ļoti patikt, jo viņas tagad brīvi runā. Nu, vecākajai man ir 4 gadi, jaunākajai 2 gadi, bet vecākā, jā, viņa bija mācījusies slovāku valodu, bet tā viņai ir latviešu, krievu, angļu, un tad dāņu viņu var, nu, tikpat daudz, cik es, un slovāku viņu var tikpat daudz, cik es, tā kā, nu, jā. Wow.
mazajiem ir ļoti viegli iemācīties un integrēties un tā kā socializēties, jā, arī bez Jā, un valodas. zini, kā NVD, piemēram, nu, tu tomēr arī esi latvieta, un es nezinu, cik tas ir vienkārši, bet, nu, skatoties no saviem draugiem vai ģimenes locekļiem, kuri dzīvo varbūt citur un cenšas varbūt iemācīt to valodu arī bērniem, nu, ir tā kā bišķīt jāpiesēžās un, liekam, jāpaņemās, lai tā kā viņi to valodu, ja grib saglabāt latviešu valodu. Bet tev arī tā kā varbūt kaut kādas idejas, kur jūs varētu nobāzēties, kurā valstī un kur jūs tā kā arī varētu palikt un dzīvot, vai tā kā tas tomēr nav svarīgi. Jo es vienkārši domāju, kā tas ir jaunām ģimenēm ar maziem bērniem, jo kaut kurā mirklī viņām būs jāiet skolā vai ne, viņas veidos kaut kādu draugu grupu un visu to, es zinu, ka tas droši vien tev galvā ir visu laiku, bet varbūt, nu tā kā ir kaut kas tāds, ko mēs arī varētu uzzināt no tavas dzīves, kāds varbūt ir plāns. Nu, tuvākos 3 gadus nav tādu plānu, tā kā Okay. tuvākos 3 gadus mēs tā kā baudīsim, ceļosim un atpūtīsimies. Un vecākā meitene mācīsies attālināti, un šobrīd Dānijā viņa var iet internacionālā skolā, mums tur ir, nu viņa visticamāk arī ies. Viņai būs angļu valoda un dāņu valoda. Pēc tam turpmāk cerams, ka arī būsim kādā normālā valstī, kur būs tā kā angļu valoda, nu, kur visi zinās un būs kāda angļu skoliņa. Tā kā mēs nevaram beigt plānot. Iespējams, viņam jau, nezinu, šogad jau tā karjera beigsies. Nu, tad brauksim uz Rīgu, visu, un mēģināsim šeit atpakaļ integrēties un redzēt, kā tad ir dzīvot 12 mēnešus gadā. Nu, tā, ka mēs tiešām nezinām. Bet tā es ļoti, ļoti labprāt dzīvotu Izrēlā. Tas tev ir tāds, jā, must go, must do. Jā, mēs vīrs arī tagad, kad mēs mājā bijām 2 nedēļas Izrēlā, viņš arī saprata, mēs jau tā kā kārtējo reizi braucam. No sākuma tā kā viņa 2, pēc tam ar 1 meitu, tagad jau visi kopā 4. Kā mēs tur atkal atgriežamies, un katru reizi viņš tāds, wow, nu, ka tiešām te varētu palikt. Tur ir, jā. Un tur arī tā, ka es pieņemu, ka arī diezgan tādi internacionāli cilvēki arī dzīvo. Tur ir tā sajūta, ka tu varbūt neesi tikai tu un vietējie. Viņi jau ir tās 4 reliģijas, un viss tā kā tik ļoti miksējās. Varbūt arī tā ir tā komforta sajūta. Un tur viss ir par bērniem, par suņiem. Tā kā tur ir visur bērnu laukumi, visur suņu laukumi. Tev ir lieliski laikapstākļi, protams. Tev arī ir super garš ēdiens. Viņam tik daudz, kas aug un tik daudz, kas ir. Tā kā tur vietas, medicīna ir labākā pasaulē. Drošība ir, nu, tā kā pirmajā vietā. Teiksim, mūsu stāsts, mēs laidāmies lejā, par ko baigi nerunāja vispār neviens. Mēs laidāmies lejā, un tajā laikā bija bombings. Un mēs tā kā rotējām, riņķojām apkārt lidmašīnām, mēs nevarējām nosēsties, jo Palestīna ir, nu, tā kā Gazas sektors ar Izraēlu, tur tipiskās lietas darīja, jā. Un mēs nevarējām nosēsties, pēc tam mēs nolaidāmies, jā, un man pēc tam pateica, tā kā tur security, kas, nu, tā kā esat bišķiņu uzmanīgāki, tā kā, nu, beigi tur nevazājieties pa naktīm un tā. Bija arī tajā naktī sirēnas. Nu, jā, bija tā, bet vietējie, pieņemsim, mēs tur cik runājāmies ar vietējiem, ka viņi tik droši, viņiem pilnīgi vienalga, kas notiek, viņiem fiesta, viņi bauda, viņi tur dzer, ēd, viss tur tusējās. Viņi ir tik ļoti pārliecināti, tik ļoti droši, bet jā, viņu tā aizsardzības sistēma ir 100%. Ir tāda uzticība valstī, nu, ka pret viņi parūpēsies, un kā, ja kaut kas notiek. Tas, jā, izglītība viņiem ir super laba. Viņam arī, teiksim, ja tev ir 90 ar kaut ko procentu, teiksim, tikai, ja tev ir 95%, tad tu tikai pārēj uz nākamo klasi. Nu, tā kā tas ir ļoti augsts. Nu, tā kā, jā, viņi ir super gudri, super disciplinēti, jo viņiem ir armija gan sievietēm, gan vīriešiem obligāti. Jā, to arī esmu redzējis, jā. Jā, viņi visi skrien, viņi tik fit, viņi tur ceļās 5 no rīta, lai, nu, tā kā pirms bāles vēl skrien. Tu reāli šobrīd pārdot. Man jau arī pilnīgi jau ir iekšām tas, jāizbrauc uz to Izraelu, reāli. Obligāti, jāizbrauc, obligāti, es tiešām visiem iesaku. Un es arī, nu, stāstu ļoti bieži, tā kā, nu, Instagramā par Izraelu, un pat man bieži rakstījā, ka, wow, tā kā nebūtu iedomājies, ka, nu, ka tur ir jāizbrauc un tā, un ka daudzi grib aizbraukt, jā. Super. Wow, nu ļoti, ļoti forši un iedvesmojoši. Un vispār, jā, mums jau diezgan laiks vismaz pagājis. Tāpēc gribētu teikt tev milzīgu paldies par to, ka tu piekriti. Vēl vienai sarunai, bet, nu, tīri tā
tie, kas mūs skatīsies, tie redzēs, bet tie, kas klausīsies, ļoti smieklīgi. Elīna šobrīd sēž mašīnā, viņa ieraksta visu no mašīnas, viņa ir zem tilta. Viņš ir tāds, kur viņa tur ir, kas te notiek, tā diezgan amizanta tā Es situācija. esmu pie hokeja halles, jo mana dzīve arī jūlijā ir hokejs. Vienkārši es esmu hockey wife un hockey mom, jo arī man meita iet hokejā Dānijā. Man viss ir par un ap hokeju. Jā, nu jā, un redz, kā ir, bet blakus hokeja hallē mēs tusējam zem tilta. Jā, tā ir. Nu super, liels tev paldies, Elīna. Pēdējais jautājums, kad man ir tradīcija uzdot visiem maniem viesiem, ir tas, ko tev pašai personīgi nozīmē sasniegumi? Sasniegumi. Šobrīd, te un tagad, man ir svarīgi, lai manas meitas un arī mans vīrs, skatoties uz maniem, ir tāds, wow, nice job, un ka meitas tāds, wow, tu esi nice mamma, nu, ka ir šitā forši. Jo, zin kā, mēs savu laiku, mēs atkodām savus vecākus, un mēs tā kā redzējām un joprojām redzam, kas ir tas, ko mēs negribētu tā kā darīt, un kas ir tas, tā kā, ko mēs tā kā paņemsim uz jauno ģimeni, tā kā, nu, no mūsu vecākiem. Jā, tad pieņemsim, manā ex-ģimenē, tā kā, nu, no mammas. Man ir ļoti daudz piemēru, ko es negribētu darīt. Nu, tā, ko es negribētu. Tas arī labs piemērs, ja? Slikts piemērs arī labs piemērs. Tad, nu, es ticu, ceru, ka manas meitas tā kā ar laiku, kad viņas kļūst vēl apzinātākas, pieaugušākas, ka viņas tāds, oh, wow, forši, ka tu dzīvoji savu dzīvi, forši, ka tu darīji to un to, forši, ka tu iedvesmoji mūs arī iespējams darīt, jo jā, jo es viņām tā kā mācu, ka, nu, viņām arī ir tā kā savs tas raksturiņš personība. Jā, ka viņas dara to, ko viņas grib, kad viņas grib, un viņas korekti zina, nu tā kā konkrēti zina, ko viņas grib ēst, kur viņas grib iet, vai viņas šodien slidos, vai viņas šodien ies uz jump space, vai viņas, nu tā kā ļoti konkrēti. Cik interesanti, jo tās ir tādas it kā mazas lietas, bet milzīgas lietas, jo man liekas, ka mēs lielākā daļa cilvēki vispār visu laiku saskaramies ar to, ka mums ir ļoti grūti izdarīt izvēles savā dienā. Ja? Un tu jau esi ieaudzinājies savās meitās, ka viņas zina, ko viņas grib. Tas ir vienkārši āmen. Super. Tā kā tas ir pagaidām tas sasniegums, ka būt tādā komfortā gan pašai ar sevi, nu, ka viss ir ok, ja? Ka tev viss apmierina un tā, un paralēli to, protams, uzlaboties un tā kā tiekties kaut kur uz saviem sapņiem. Un arī jārādīt to piemēru. Tā kā tas tāds būtiskākais šobrīd. Nu forši, bet tu esi iedvesmojoša, un ne tikai mamma, man liekas, kā cilvēks, ar tevi ir interesanti parunāties, interesanti paskatīties. Paldies. Jā, un noteikti paliekam uz kontaktiem, es ceru un redzēt no tevīm un dzirdēt vairāk, un tad jau varbūt sazvanīsimies, un nākamreiz un tu jau būsi Izrēlā. Gan jau kādā no ceļojumiem Izrēlā, bet varbūt tu jau tur dzīvosi. Brauc ciemos uz Dāniju, uz Legolandu, izbrauksim uz Amusement parku, uz forši. Jā, es par noteikti. Man Dānija nav pārāk tālu. Tā plānoja būt, kā viņi saka, oktobrī, laikam, īstenībā Dānijā ir Madonnas koncerta biļetes nopirktas, ja? Tikai tas viss ir jāsaplāno, bet jā, man vispār Skandināvija, Dānija arī ļoti patīk. Tā kā jā, noteikti tiekamies. Jā. Nu labi, baudi Rīgu, kamēr vari vēl pabaudīt. Vienu dienu, paldies. Jā, vēl pēdējā diena Rīgā, jo tu, rītā jau lido uz Dāniju. Jā, tieši tā. Fast and Furious šī meitene ir. Tur nav laika gaidīt. Jā, tā ir. Nu labi, super, tad tiekamies vēlāk un pasveicina vīru, kad viņš no hokeja iznāk ārā, un tad jau lai jums feins vakars Rīgā. Paldies, tā mīši, paldies. Labi, davai, čau. Čau.